Turpinam raidījumu Kā labāk dzīvot, un šodien runājam par bezmaksas datorapmācības programmu Senioriem pieslēdzies Latvija. Un studijā Juris Gulbis, Ingrīda Priedīte un Vanda Pabērsta. Kāds klausītājs vēlas mums uzdot savu jautājumu? Lūdzu. Labdien. Labdien. Es gribēju pajautāt par to mācību ilgumu. Ja es pareizi sapratu Gulbi kungu, tad viņš teica 12 stundas notiek mācības. Tūdaļ vēlreiz visu izstāstīsim. Jā, pilnīgi pareizi. Mācības notiek atkarībā no tā, kā skolotājs plāno 3 vai 4 dienas, un apmācība ilgums sumārais tieši tā arī ir 12 stundas, kas ir pietiekoši ilgs mūsu uzturē, lai tās pamatlietas tomēr iemācītos. Un būs jautājuma otrā daļa arī? Nu, protams. Lūdzu. Jautājuma otrā daļa ir tāda, kad es šos kursus apmeklēju. Es biju Teikas vidusskolā, bet mums šie kursi bija 4 dienas pa 2 stundām. Tas tad iznāk 8 stundas. Es, protams, labprāt izmantot visas 12 stundas. Jautājums ir, kur palika 4 stundas? Paldies! Paldies! Tās bija mācību stundas un tika precīzi sareizināts ar minūtēm 2 stundas un 15 minūtes sanāk 4 dienas. Sanāk, kad ir akadēmiskās stundas, kā mēs zinām, un ir astronomiskās stundas. Tad astronomiskās stundas 60 minūtes, akadēmiskā stunda 45 minūtes. Mēs runājam par akadēmiskajām stundām, pareizi? Jā. Šeit arī tā noķērām atšķirību. Par skolotājiem visā Latvijā. Jūs noteikti vēlaties vēl aicināt skolotājus gan pieteikties, gan arī liela pateicība tiem, kurie jau ir iesaistījušies šajā projektā. Jā, tiešām es izmantojot šo iespēju gribēju pateikt paldies gan visām pašvaldībām un izglītības ministrijai par to, ka šogad mums ir valstiskā līmenī izdevies tiešām pacelt šo projektu 6000 cilvēku. Tas, manuprāt, ir pietiekoši liels skaitlis Latvijai, un bez valstiska atbalsta mēs to nevarētu izdarīt. Un, protams, vislielākais prieks man ir par lielo skolotāju atsaucību, kas tiešām ziedos savu laiku un palīdz šiem senioriem apgūt šīs svarīgās zināšanas. Bet tiešām es vēl gribētu atkārtot to, ko es jau teicu raidījuma sākumā, ka ir teritorijas, kur mums vēl šo skolotāju nav, bet ir daudzi interesanti, un tas būtu Saldū, Baldonē, Zvejnieku ciemā un Rīgā Ķengaragā. Tur ir liels pieprasījums, un tiešām, ja kāds skolotājs tagad klausās, kas vēl nav pieteicies mūsu programmā, es ļoti priecātos, ja kāda skolotāja atrastos šajās vietās. Un, protams, kad arī mēs joprojām līdz oktobrim gaidam seniors, kas var pieteikties bez maksas, zvanot uz tālruni 800 00822. Kā ar pašvaldībām? Pašvaldības atbalsta mums tādā veidā, kad ļauj mums šajās skolās noturēt šīs te skolas, un ja kāda pašvaldība arī vēl nav šādu interesi izrādījusi, tad mēs, protams, gaidām, bet jau pašlaik praktiski visa teritorija, Latvijas teritorija ir noklāta no Ludzas līdz Liepājai. Tā kā ja kāds vēl tagad klausās šo raidījumu, nav pieteicies, protams, ka mēs vēl gaidām, jo pusi pieteikumu mums jau ir, un vēl 3000 senioru mēs gaidām, ka viņi pieteiksies. Un mēs ar lielāko prieku palīdzēsim viņiem apmācīt. Vēl kāds klausītājs, lūdzu. Labdien. Saka, lūdzu, vai tam tie skolotāji, kas vēlas pieteikties, viņiem jābūt obligāti ar pedagoģisko izglītību? Paldies. Jā, tas ir labs jautājums. Manuprāt, netiks svarīgi, laikam, ir pedagoģiskā izglītība, cik IT zināšanas. Nezinu, varbūt. Kā skolās vai strādā kāds bez pedagoģiskās izglītības? Kā tur ir īsti? Nē, skolās nestrādā bez pedagoģiskās izglītības. Varbūt ērtāk ir tad, ja ir skolotājs un ir kāds cilvēks, jaunietis, brīvprātīgais, kas palīdz skolotājiem, jo ir tā, ka it sevišķi sākumā iesācējiem ļoti bieži aizķerās, un tad visai grupiņai ir jāgaida, kamēr kādu, palīdz izdarīt, uzved uz tā pareizā ceļa, un man bija palīgā vienā nodarbībā pat 2 jaunieši reizē brīvprātīgie, un tad mēs visu laiku trietā intensīvi strādājām. Kad mazāka grupiņa, tad, protams, var izdarīt arī viens. Un šie brīvprātīgie jaunieši, jūs noteikti tādus vēlētos uzrunāt vēl visā Latvijā, arī no savas skolas, protams, jo, kā jūs pati minējāt, tad šīs apmācības kurs ir uzreiz raitāks un vieglāk, jo tomēr vairākiem cilvēkiem kaut vai iemācīt kaut kādu vienu konkrētu lietu ir daudz vienkāršāk.
Jā, šī iniciatīva nāca no mūsu pašu jauniešiem, un droši vien varu ieteikt arī tiem, kuri teica, ka viņiem nav pedagoģiskā izglītība, bet ir interese palīdzēt un ir vēlme pārbaudīt savus spēkus šādā jomā, iesaistīties. Viņiem noteikti netiks atteikts. Daudzes pamatskola ir paraksts kādam e-pastam. Labdien, izlasot materiālu par projektu Latvijas avīzē, pirms pāris mēnešiem pieteicām arī savu skolu programmā pa e-pastu, bet nesaņēmām nekādu atbildi. Kas tur varētu būt un gājis greizi? Es domāju, ka tur, kā jau pie tik liela projekta, vienmēr kaut kas mēdz noiet arī greizi, nelielās detaļās, tā ka mēs noteikti sazināsimies ar daudzes pamatskolām. Nu, uztraukumam nevajadzētu būt pamatam. Uztraukumam nevajadzētu būt pamata, ja tiešām jums neatbild, uzrakstiet vēlreiz to e-pastu vai piezvaniet uz to bezmaksas tālruni 800-00822 un noteikti mēs priecāsimies arī par daudzes pamatskolu. Edīte ir uzrakstījusi kādu praktisku padomu. Labdien! Tas tiešām ir ļoti labs pasākums, ko Latelekom organizē. Pati esmu mācījusi strādāt ar datoru gados vecākiem cilvēkiem, arī tādiem, kuri pirms tam ir bijuši datorkursos un atzinuši, ka netiek galā ar peli, nesanāk dubultklikšķis. Gados jauniem kursu vadītājiem tas pat prātā neienāk, tāpēc vēlos dot padomu. Dubultklikšķa vietā klikšķis ar peli vienu reizi un enter taustiņš. Veiksmi senioriem datorprasmju apgūšanā. Vai jūs esat saskārusies ar šādām problēmām arī? Sākumā tā pelīte mēdz neklausīt, bet vai pirmās nodarbības beigās vai otrajā nodarbībā jau klausa arī dubultklikšķis. Kā bija jūsu gadījumā? Tas dubultklikšķis tiešām ir sarežģīts. Es arī no sākuma ļoti mocījos ar viņu. Bet jau esmu iemanījusies. Ja jūs to darat katru dienu, tas, protams, veicas arvien labāk un labāk, vai ne? Tur galvenais ir šī aktīvā rīcība un praksa. Jo saprotiet, tā pelīt biežam pazūd, kamēr es viņu atkal atrodu, bet praksa vajadzīga. Vai jūs saskarāties arī ar kādiem negaidītiem jautājumiem no senioru puses šo kursu apmeklētāju? Par ko iespējams jūs pati nebūtu nekad aizdomājusies? Kādreiz tie tulkojumi no angļu valodas uz latviešu valodu dažās lapās ir interesanti, un tad tās situācijas rodas kuriozas, bet tā ļoti negaidīti jautājumi laikam nebija. Tas ir tas arī, ko mēs ar Gulbju kungu pirmīt runājām, ka tie tulkojumi, tie, kas ir pieraduši strādāt angļu valodā, ir savādāk, un tomēr tieši uz latviešu valodu viens pret vienu pārtulkojot, reizēm cilvēks apjūka, ka viņš vispār šo vārdu neatpazīst. Tā ir viss IT nozars problēma, kad visās valodās visu pārtulkot laikam vienādā kvalitātē nebūs, bet protams, kad labāk, ja jūs angliski neprotat, ir laikam izvēlēties to latviešu valodu un mēģināt pielāgoties un atcerēties tos dīvainos. Tos var arī uz vienas lapas sarakstīt. Var arī pierakstīt, ja kaut kas sajūg nejauši. Jā. Vēl kāds klausītājs, lūdzu? Sakiet, ja es neesmu Rīgā, bet kaut kur pa vidu starp Aizkrauklu un Jaunjelgavu, kāda man ir iespēja pieslēgties pie jūsu sistēmas un tikt pie rezultātu? Paldies. Droši vien es domāju, kad jums vislabāk būs apskatīties 1188.lv vai pieslēdzies Latvija.lv kartēs, bet arī Aizkrauklē, cik es zinu, to pašlaik grupa, tā kā zvaniet droši uz bezmaksas tālruni 800-00822 un mēģiniet pieteikties Aizkrauklas grupā. Es ceru, ka jums tur vieta atradīsies noteikti. Cik grupas jūs jau esat apmācījusi? 6. Jā, 63 cilvēki. Un kā jūs šīs grupas formējāt? Es domāju, tādā veidā, bija cilvēki, kas bija ar labākām priekšzināšanām, ar vājākām, un varbūt, ka kādam cilvēkam bija ļoti nepieciešams ļoti individuāli ar viņu strādāt. Grupiņas tika formētas pēc tiem laikiem, kuri cilvēkiem ir izdevīgāki, un tas, ka cilvēki ir ar dažādām zināšanām, nav traucēklis, bet palīdz viens otram. Arī kursanti ir ļoti izpalīdzīgi, un redzot, kad vienam ir kaut kas ieķēries, un viņš pats jau ar to problēmu ir tikko ticis galā, tad viņi labprāt viens otram palīdz. Kā bija jūsu grupā? Jā, tieši tā bija arī. No sākuma man palīdzēja, un pēc tam jau es varēju savai kaimiņinai arī bišķiņ palīdzēt. Māris ir atsūtījis jautājumu. Iegādājos mazu, lētu, jaunu datoru par 20 latiem ar Linux. Ko varu pieslēgt pie televizora? Vai Latelekom kursos būs iespēja apgūt arī šāda datora izmantošanu?
Mēs mācām Microsoft programmatūru, bet cik es paskaties, Linuxam ir diezgan daudz līdzīgas funkcijas, bet, protams, nebūs viens pret vienu, tā kā tur varētu būt nelielas problēmas. Pamazām noslēdzot šo mūsu raidījumu, par ko jūs esat domājuši nākotnē? Droši vien nākamgad arī šādu programmu veidot. Un kas ir tā pieredze, ko jūs iespējams darīsiet savādāk vai kādā veidā uzlabosiet? Mēs noteikti šo programmu turpināsim nākošgad, tas ir skaidrs, jo interese ir ļoti liela. Un katru gadu parādās kaut kādas jaunas lietas, ko cilvēki grib iemācīties. Es īsti tagad vēl negribētu teikt, ko mēs darīsim savādāk, jo joprojām kursi notiek un ir kaut kādas lietas, ko es šeit dzirdēju, kas jau ir skaidrs, ka mums ir jāpamaina, jāuzlabo, varbūt tiešām tur lielāks uzsvars uz praktiskiem pielietojumiem ir jāatstāja vairāk laika, teiksim, tiem pašiem maksājumiem vai Skype'am vai vēl kaut kādas lietas. Katrā ziņā mēs ļoti aktīvi vācam informāciju un pieteikt kaut kādas idejas no visām grupām, kas mācās, un tiešām ņemsim vērā visus tos komentārus, kas ir bijuši. Jau pagājušajā gadā mēs sapratām, piemēram, kad tas programmas ilgums ir pa īsu, un šogad viņi ir garāki. Šogad arī mēs esam iesaistījuši. Un lūk, bija arī kāds zvans nesaprašanās par šīm stundām. Tieši tā, tāpēc katru gadu mēs kaut ko mēģināsim uzlabot un piedāvāt kaut ko labāku mūsu skolniekiem. Un vēl ir brīvas vietas. Tā ir tā labā ziņa. Tad vēlreiz atgādināsim, kā mēs varam pieteikties šai programmai. Tad visvieglāk ir pieteikties programmai, zvanot uz bezmaksas tālruni 800 822. Un tur jums noteikti visu izstāstīs un palīdzēs piereģistrēties jums tuvākajā skolā, kur notiek apmācības. Es teikšu lielu paldies, ka šorīt atnācāt un skaidrojāt mūsu klausītājiem. Studijā bija Latelekom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis, Rīgas Teikas vidusskolas skolotāja Ingrīda Priedīte un seniore Vanda Pabērsta. Paldies jums visiem, ka atnācāt. Savukārt rītdien raidījumā Kā labāk dzīvot pirmajā stundā mēs runāsim par to, kā aviācijā veidojas biļešu cenas un kādos gadījumos cilvēki sagaida pēdējā brīža piedāvājums. Un raidījuma otrajā stundā runāsim par gleznu kolekcionēšanu, restaurēšanu, kopšanu un vērtēšanu. Līdz rītam!